Ilona Bušmana Rīgas Austrumu Kliniskajā universitātes slimnīcā strādā jau 34 gadus. Tagad 20 minūtes gulēsim, ja? It kā jau no bērnības bija doma par medicīnu. Kā jau bērniem visādi sapņi ir. Teicu, pa skolotāju gribēju vienu laiku, fizkultūras skolotāju. Grūti pateikt, kā ietekmēja, jo vispār rados arī ir mediķi. Bet gribējās par medicīnā iet. Īstenībā es gribēju iet par sporta ārstu mācīties. Sanāca tā, ka, protams, neaizgāju. Tad izvēlējos medskolu. Tieši medicīnas skolā Ilona pirmo reizi uzaicināja ziedot asinis. Un kopš tā laika tikšanās vieta un laiks nav mainījies. 4 reizes gadā turpat Gaļezaru slimnīcas asins sagatavošanas nodaļā. Mācījos medskolā. Mums uzaicināja visus nodot asinis, aizgājām kursus. Pieņēma tikai dažas, jo visi nevarēja nodot asinis. Tā bija man pirmā reize, 81. gadā. Tas pats jau vien bija. Aizgāja pārbaudīja, izmērīja asinsspiedienu, hemoglobīnu pārbaudīja. Tāpat tās tikai mazāk deva nodeva. Toreiz vēl deva pusdienu talonus. Tad gājām uz ēdnīcu ēst, bet to pusdienu talonu. Siguldā dzimušai Ilonai arī pašai reiz vajadzējas asins pārliešana, kas vēl vairāk stiprinājis pārliecību, ka jāpalīdz citiem. Īstenībā ir tā, ka man arī ģimenē vecā mamma un mamma nodeva asins. Arī agrāk, kā padomju laikos. Pirmoreiz aizgāju tāpēc, ka tā kā visus uzaicināja, bet tā doma nebija tāda motivācija pirmajā reizē. Protams, ka tas ir, ka tu palīdzi cilvēkiem. Man pašai dzīvē bija, ka man vajadzēja un nebija asins, tad es tagad saprotu, kā tas ir, kad ir vajadzīgs asins. Es esmu devusi arī konkrētiem cilvēkiem, ja, kad ir vajadzīgs vai radiniekiem, vai paziņām. Nē, es neesmu tā domājis. Ja, es nezinu, vai vienmēr tā ir ar manu vienu devu jau dzīvību neizglābs. Ja. Bet neesmu domājis. Es vispār tā nedomāju, es neeju domas ieši tā, kā lai saka. Es vienkārši eju nodot, es zinu, ka vajadzīga, kad ir asins vajag. Vairāk nekā 120 asins ziedošanas reizes radījušas ieradumu, kas vairs nav aizstājums ne ar ko. Bet, lai jūs nedomātu, ka ar Ilonu ir pavisam traki, viņa arī mīl sportiskas aktivitātes, ceļot un fotografēt. Gadā es nododu 4 reizes, agrāk 5 reizes gadā, citreiz 3 reizes. Kā sanāk? Vai no veselības, kā nevienmēr jau ir tā, ka visu gadu ir ļoti vesels, ir kāds vīrus vai kāda slimība jau ir. Laikam tāpēc, ka es tik ļoti sen nododu, es tiešām jūtos labāk pēc asins nodošanas. Jā, tā ir. Tiešām jūtos tajā dienā pacelāti. Ilonas dēls Rīgas Stradiņu universitātē studē farmāciju, un arī viņš ir ziedojis asinis, bet mammu neviens pēc dēla domām nepārspējas. Tā oficiāli tur laikam mazāk, bet tā kopā 120 ir rēķinot visi. Jo padomju laikos nebija tik kārtīgi tā, uzskaita. Neviens tā, neuzskata, ka tas būtu kaut kāds varoņu darbs, nē. Varētu teikt, ka pienākums arī, ja, bet ne visi to var.